Galvenais veiksmes faktors, es domāju, Ogrē bija šogad tas, ka bija puslīdz labi nokomplektēta komanda. Bija, jāsaka, pirmais sastāvs bija tiešām labs. Savukārt pietrūkumu šogad taisni tas otrais sastāvs. Un bija ļoti laba sadarbība mums vispār ar sporta organizatoriem un koordinatoriem Ogrē, kas mums maksimāli arī palīdzēja, tad visu šīs sacensības arī aizvadīt. Un viens svarīgs faktors arī bija Ogrē. Bija parādījies Ogrē mūsu handbola klubu Ogra līdzjūtais, un arī kā fināla spēlēs parādījās, kad ir pilna zāle un spēlētāji tika nepārtraukti atbalstīti. Jā, un tad skatītāji bija tiešām, kas dungoja Ogra, un viņi arī, kā televīzijā varēja redzēt, kad stāvēja visās iespējamās vietās, jo nebija kur sēdēt zālē. Viss tā lielākā uzmanība Ogrē arī sezonas gaitā bija taisna sezonas noslēgumā. Un tieši fināla sērijās, zāle bija pārpildīta, un cilvēks stāvēja aiz vārtiem, cilvēks stāvēja pretī tur uz skrējceļa. Tad, kad es uzzināju, ka tāda nominācija ir, protams, tad tas jau būtu loģiski, kad dabū, vai tā komanda, kas uzvarētājiem bija, vai tā arī komanda, kas taisni uzvarēja. Pats es te pieteikumā biju uzrakstījis Dobals Teneks komandas treneri, jo tomēr es uzskatu, ka labākais treneris tas, kurš tomēr māka aizvest komandu līdz čempionu titulam. Savukārt no savas puses var pateikt to, ka Ogrē šogad bija ļoti labi saliedēs taisni treneru korpus, jo komandā es neesmu vienīgais treneris. Man ir, jāsaka, mans palīgs un gan domās, gan arī laukumā, gan arī organizatoriskos pasākumos Andris Sosners, un strādāja arī, kas trenerim palīdzēja, strādāja ļoti arī spēcīgi handbola kluba Ogra valde, kas palīdz arī treneriem norganizēt vispār sacensības un spēlētāju. Spēlētājiem vajadzīga tāda spēļu pieredze, ir vajadzīga taisna fināla pieredze, un šogad viņa bija. Es domāju, ka nākošgad, ja mēs būsim finālos, mēs spēlēsim drošāk un pārliecinošāk. Savukārt pietrūka iespējams arī, kā daudz atsliecinieki no malas teica, ka pietrūka mums arī drusku soliņš, jo bija pirmais sastāvs, kuram komplektācija bija, jāsaka, diezgan laba, bet spēlētāji, kuri mums bija kā rezervē, kas bija gatavi nomainīt jebkuru no pamatsastāvu spēlētājiem, viņi, varbūt kaut kur viņiem pietrūka, nevar būt šīs meistarības, bet taisne šīs spēļu prakses. Un es domāju, taisni šie divi momenti bija. Tas, kad nebija šīs pieredzes, un varbūt nebija tas komandas komplektācija pilnvērtīga, 16 pilnvērtīgi, vienlīdzīgi spēlētāji. Ir svarīgi nostiprināties šajā, varbūt, pozīcijā trīniekā Latvijā, vai mēs pakāpsimies augstāk, to šobrīd grūti spriest, jo viss parādīs komandas komplektāciju un arī visdrīzāk arī parādīs taisni pēc gada, ja mēs vispār tiksim finālu. Jo finālos viss izšķirās, jo var sezonas sākumā labu komandu nokomplektēt, savukārt sezonas laikā, ja spēlētāji iespējams gūst traumas un uz fināliem vai uz playoffiem, tad šī komanda panīks, tā kā jācer, ka izdosies mums tiešām noturēties trīniekā un parādīt labāku sniegumu.